Esiet sveicināti, dārgie florbola draugi. Sākam translāciju no Irlavas sportanām, kur jau pēc 5 minūtēm sāksies LV florbola līgas spēle vīriešiem starp florbola klubu Irlava un FS Masters Ulbroka komandām. Ar jums kopā šodien būšu es, Kristaps Pildiņš, un šobrīd arī pārliecinoši labākais vārtu guvējs. Viņam. Un šeit pirmie vārti. Tieši minūte un 6 sekundes vajadzēja, lai tieši viesi gūtu pirmos vārtus un nostādītu Irlavu iedzinējos. Esam vēlreiz atkārtojumu lielisks. Mēģi tur uz priekšu spēlēt. FS Masters. Ulbroka florbolisti ātri pārēja un vārti! Diezgan ātri izdodās. Nepilns 4 minūtes vajadzēja, lai Irlava panāktu nešķirt. Ričards Gruziņš tiek ielaists dziļi zonā vidū. Ričardu Gruziņu. Un šeit kļūdās Irlava un kapitulē Uls Ansbergs pēc šīs kļūdas. Aizpiecis pazaudēja apavu, uzvilka apavu un uzreiz gūstu vārtus 2-1. FS Masters vēlreiz izvirzās vadībā. Mēdnis it kā noturēja florbolu. Un bieži vien skaits florbols ir ekvivalents vārdam rezultatīvs florbols. Un pagaidām mēs nevaram sūdzēties. 9 minūtes, 3 jau gūt vārdu un arī 4. Lūk, cik ātri atkal Irlavai izdodās atsisties. Konrads Mēdnis aizsagā izdara metienu un gūst savus 3. vārtus. Bumbiņu iespēja Bītmanim. Bītmaņu metienu bloķē Riekstiņš, tad Gruziņš mēģina pieturēt. Izspēles Renārs Stančiks vārti! Renārs Stančiks. Nevarēja īsti saprast, vai tik tur defekts nepārvērtās efektā, jo diezgan interesanta māņkustība tur Renāra Stančika izpildījumā un atrada, jā. Tās minūtes dominēja viesi. Bītmans neizmantoja savu lielisko iespēju gūt vārtus. Un ļoti ātri viss prieki Irlavas komandai beidzās, jo vārtu priekšā netiek nosakts Matīs Kristians Morozovs. Un viņš viegli ieraida bumbiņu vēl aiz vārtiem. Kristaps Jaunzems mēģina noturēt bumbiņu zonā. Drīz izdodas izlausties uz vārtu priekšu. Un nopelna arī pārkāpumu pret sevi. Kā vēl viens standarta situācija Irlavai. Met Stančiks un precīzi Renārs Stančiks. 4-3. Ļoti labu standarta situācijas izspēli Irlavas komandai. Un var nolasīt visu, ko par to domā. Pēdējā komanda tikšanās reizē arī guva vārtus, atdeva 2 rezultīvas piespēles. Kad Irlava zaudēja 5-7 un kļūda viesiem un vēl vieni viegli, šoreiz tiešām viegli vārti Irlavas komandai. Paskatīsimies epizodi īsti no kā, tur nesaprotās savā starpā. Jau aizsāvi, un šeit varēja izveidoties labs uzbrukums, bet bumbiņi tik pāržīt uz mālu. Emils Krūmiņš ātrā tempā dodās uz vārtiem un panāk savu kļūdu viduszonā. FS Masters Ulbroka komandai un spiests kapitulēt šajā brīdī arī ir uz rezultīvākais Gins Siliņš ar 12 punktiem. Un jau minēja, ka
Siliņš iedzīvojies savainojumā un tikmēr vārtu guvums. Vārtu guvums īsti neno kā izdodās viesiem viens vārds atspēlēt. Nu, pēc lēnā bumbiņas lidojuma, varētu teikt, tāds mēsniņš iekrituma iespējams. Jaunzems, Gruziņš un vārti! Nomāna Gruziņš pretspēlētāju Emīlu Jančevski. Jančevskis iekrīt uz māņkustību. Un vārtu guvums atjauno 3 vārtu pārsvaru. Tagad jāatstrādā uzreiz tik būtiskā brīdī aizsardzībā. Neizdodas arī šajā epizodē gūt vārtus, un tagad gan Rolands Kovaļevskis apliecina savu snaiperu statusu. Vēl viens lielisks raidījums vārtu augšējā stūrī. Otrie vārti viņa, un viņš samazina rezultātu starpību. Tas ir vēlreiz atkārtojumā. Neatstāja variants priekšā. 10 sekundes. Es domāju, ka tas ir arī viss vēl pēdējie centieni. Bumbiņi lido garām vārtiem. 3, 2, 1. Un spēle ir galā. Florbola klubs Irlava izcīna ļoti svarīgu uzvaru ar rezultātu 7-5 par prieku saviem līdzjutējiem. Tiešām.